Sveicināti! Šajā video pastāstīšu, kā vienkāršā veidā var pievienot rakstus, rediģēt, pievienot bildes un paskatīties, kas tad ir iznācis. Pirms jūs sākat skatīties šo video, ieteiktu uzlikt uz pauzes, sagatavot pildspalvu un papīru, lai vienkāršā valodā pierakstītu tās lietiņas, kuras es teikt pastāstīšu. Video ieteicams skatīties ik pa laikam nospiežot pauzes un visi uzreiz izmēģināt dzīvējā. Ja jūs noskatīties video no sākuma līdz beigām, baidos, ka daudz lietas jūs varat vienkārši piemirst. Pirmais, kas jums ir jāizdara, jāieiet sistēmā. Jums ir jāievada domēna vārds, dotā brīdī šis ir pagaidu domēna vārds, jums būs ar .com, tad seko šķērsvītra, vp, domzīme, login.php. Ievadīsiet lietotāju vārdu un paroli, kas tika nosūtīta uz jūsu e-pasta adresi. Jūs varat arī ielikt ķeksīti, lai atcerētos, lai visu laiku nevajadzētu ievadīt paroli. Tad mēs esam nonākuši administrācijas panelī, kur tad notiek dažādas saita izmaiņas. Blakus logā būtu ieteicams atvērt mājaslapu tādu, kādu to redz parasts lietotājs. Lai pievienotu rakstu, jums jādodas uz sadaļu raksti, pievienot jaunu. Sistēma ir diezgan vienkārša, šeit tiek pievienots virsraksts un šeit tiek pievienots pats raksts. Es izmantošu jūsu sagatavotu Word dokumentu, nokopēšu virsrakstu, kopiju un paste. Tad es nokopēšu visu tekstu, kopiju un ielikšu šeit. Pēc Word dokumenta iespējams ir atšķirības attālumos, tāpēc to var rediģēt. Vienkārši samazinot. Jūs varat tekstu izcelt, darīt treknāku, iezīmēt kursīvā. Tekstu var veidot saites, piemēram, izcelt kaut kādu vārdu un pievienot saiti. Pievienot saiti uz citu resursu, piemēram, Delfi LV, ja vajag, vai arī uz citu jūsu mājas lapas adresi, citu lapu. Drusku rediģēšu tekstu, bet es domāju, ka to jūs varēsiet izdarīt daudz skaistāk nekā es. Vislabākais veids, lai nebūtu šīs te atstarpes, ir Word dokumenta tekstu nokopēt, kopiju un no sākuma ielikt notipāt bloknotā, piezīme bloknots. Lūk šāds. Tad ielikt šeit, tad veikt korekcijas tieši šeit, samazināt atstarpes, nokopēt vēl vienreiz un iekopēt šeit. Kas tad vēl mums šeit ir? Mēs varam pievienot bildi, jebkurā vietā. Jūs ieliekat kursoru un pievienot failu. Šī poga jāspiež. Šeit mēs redzam datu bibliotēku. Bibliotēka tās ir bildes, kas ir ielādētas iepriekš. Jūs varat augšuplādēt failus no savu datoru. Ieteicams, lai faili nav pārāk lieli, apjomīgi, jo, ja tie būs lieli, tos būs grūti atvērt ar mobilajām ierīcēm. Piemēram, es izvēlēšos šo lapiņu kā demo variantu un ievietot rakstā. Lūk, šī lapiņa parādījās. Es viņu varu pozicionēt, nolikt pa vidu vai pārvietot uz labo malu. Principā es varētu jau rakstu publicēt. Bet jūs katru rakstu, es iesaku iekļaut kādā no kategorijām. Kategorija tā ir tēma. Piemēram, šis raksts varbūt iekļauts tēmā veselība. Jūs varat izveidot jaunu tēmu, pievienot jaunu tēmu par ietekmi. Pievienot. Nu, lūk, šis raksts ir iekļauts divās tēmās. Jūs varat iekļaut viņu tikai vienā tēmā. Šīs tēmas ļaus ātrāk atrast vajadzīgos rakstus par noteiktām tēmām. Lapas apakšā ir diskusijas, atļaut komentēt vai aizliegt, ieliksim ķeksīti vai noņemsim.
Katrai lapai var izvēlēt satura attēlu. Ja raksts publicēsies kaut kur šeit apakšā, viņš var publicēties kā teksts, bet varbūt kā attēls. Izvēlēties satura attēlu. Tad es izvēlēšos šo te dzelteno ziediņu. Bildes ir ieteicams rakstos kaut kādas pielikt, jo, ja jūs dalīsieties ar šo rakstu sociālos tīklos, tad bildi parasti uzrunā cilvēkus, un automātiski šī bilde tiks paņemta no šī raksta. Tālāk publicēt. Šeit uzreiz mēs varam skatīt rakstu. Lūk, mēs redzam šo te rakstu. Dotajā brīdī viņš nav pa visu ekrānu, tāpēc, ka šī labā mala ir rezervēta banerīšiem, bet mēs varam uztaisīt arī, ka raksts ir pa visu ekrānu. Mēs varam arī izmainīt šrifta lielumu, ja nepieciešams. Zem katra raksta apakšā ir komentāru lauks. Dotajā brīdī es esmu iegājis sistēmā kā administrators, tāpēc man nav nepieciešams pievienot vārdu. Bet, ja es iziešu no sistēmas, atslēgties, tad pirms pievienot komentāru man tiks paprasīts ierakstīt vārdu. Var arī veidot tā, ka drīkst komentēt anonīmi. Dotajā brīdī šeit dažas lietas ir angliski, bet laika gaitā mēs tās pārtulkosim. Un, ja mēs pārlādēsim starta lapu, tad mēs redzam, ka ir jau parādījies kaut kāds raksts. Šeit varētu būt 3 raksti, kuri ik pa laikam nomainās. Tās ir dizaina lietiņas, mēs varam izmainīt. Varam viņus pielikt tos jaunos rakstus teikt. Laika gaitā mēs varam arī veidot meņu. Kā to darīt, es parādīšu nākamajā video. Pirmais ir veidot saturu, otrais tas ir veidot jau pašu dizainu. Uzklikšķināšu vēlreiz uz rakstu. Tad, kad jūs esat rakstā, redzat šeit augšā ir labot rakstu. Rakstus var labot arī šeit darba galds, raksti, un mēs redzam, ka šeit ir šis raksts, kuru var labot. Vai nu uzreiz spiežiet teikt labot rakstu. Kādas vēl šeit ir iespējas? Rakstu var veidot kā melnrakstu sākotnēji. Labot, tad būs jāspiež. Pieejamība, jūs varat iestādīt paroli vai atļaut rakstu redzēt tikai reģistrētiem lietotājiem. Publicēt, jūs varat brīvdienās sagatavot vairākus rakstus un iestādīt laiku, un visu nākamo nedēļu ik pa brīdim automātiski raksts publicēsies. Birkas, tie arī ir savi atslēgvārdi. Ja lietojat Facebook, tie ir tie saucamie hashtagi. Pēc birkām arī var atrast vajadzīgos rakstus. Principā viss ir ļoti vienkārši, mēģiniet eksperimentējiet, neko šeit salauzt nevar. Pievienojiet vairākus rakstus, un tad mēģināsim salikt tos skaisti dizainiski. Lai atslēgtos no sistēmas, jums ir jādodas labo stūri, atslēgties. Šeit rediģēt savu profilu, jūs varat izmainīt paroli uz vieglāku. Lai jums izdodas!